Labdien! Mani sauc Sanita. Esmu bērnu apģērba Kithaus dibinātāja un make-up māksliniece. Neskatoties uz to, ka man bija augums normāls, nebija liekās svara, tomēr nolēmu uzstādīt savu augstākus mērķus un tiekties pēc labāka auguma, atletiskāka. Un gribējās vēl nomest dažus kilogramus, kas tomēr arī manam augumam it kā atbilst, bet mērķi bija augstāki, tāpēc tiecos pēc lielākiem rezultātiem. Par bikini fitnesa sacensībām es ļoti ilgi biju pētījusies, kad jau viņas bija parādījušās mums Latvijā. Ļoti ilgi nevarēju saņemties, bet beigās saņēmos, lai būtu lielāka motivācija sasniegt savus mērķus. Tādā veidā es nokļuvu bikini fitnesa studijā, kur Latvijas čempionātā es ieguvu 2. vietu. Pēc 2 nedēļām mēs jau braucām uz pasaules čempionātu amatieriem, kur es paliku 14. Gatavojoties bikini fitnesa sacensībām, man bija dots laiks pusotru mēnešu laikā. Es nometu vēl 7 kilogramus. Parādījās reljefs, izteiktāk, arī muskuļi sāk augt un arī pašsajūta palika labāka un, protams, no redzamajiem rezultātiem arī pašai liels prieks. Mani treniņi nedēļā 3 līdz 4 reizes. Papildus es vēl skrienu ārpus telpām. Uz šo vasaras sezonu vairāk es spiežu uz lejas daļu, jo pasaules čempionātā es pamanīju, pēc kā ir vairāk jātiecās, tad tā ir pēcpusas vingrinājumi, protams, un kāju vingrinājumi. Runājot par uzturu, ir jāatcerās noteikti, ka broksas tās ir jābūt vissātīgākajām, un no tā arī jums dienas režīms būs pilnīgi savādāks, ja jūs broksas uzņemsiet pilnvērtīgāk. Gatavoties sacensībām un arī vasaras sezonai, es ieteiktu atteikties no saldumiem, noteikti. Ir ļoti daudz variantu, kā jūs paši varat pagatavot saldumus mājas apstākļos. Noteikti ir jāatsakās no baltajiem miltiem. Esmu atteikusies arī pilnībā no maizes. Praktiski vispār nelietoju. Jādzer daudz ūdens. Vairāk arī uzturā ir olbaltumvielas, mazāk ugļhidrātu un pēc iespējas mazāk tauku. Mana devīze ir neapstāties pusceļā. Shake it, break it, make it bounce.